Ko darītu tu, ja tavam vīrietim būtu divas mīļākās? Iekautu, atštaukāt, izmest visas mantas pa logu ārā un atrieptos nenormāli. Pagrieztos neaiziet. Lai pats izdara secinājumus. Domāju, ka es viņu nostādītu līdzīgā situācijā. Ja es to būtu uzzinājis, ja viņš man aiz muguras dara, un es to būtu uzzinājis, ka viņš no kādas trešās personas. Vienkārši pamest un visu, un nelikt tos neziņas, lai jau iet ar tam divām. Sameklētu citu? Es noteikti neko nedarītu, klusi mierīgi aiziet. Ja? Es droši vien man nebūtu tāds džeks, kurš varētu mani krāpt un divām sievietēm iemācīt. Tāpēc man nebūtu šāds problēmas. Es droši vien raudātu spilvenā un tā. Es neesmu notiekīgi. Payback? Well, if he wants to cheat, well, go and cheat. Just go away. Jā, tad ir mīrēšana pēc tam. Es nezinu. Jā. Es nezinu, es viņu vienkārši pamest. Un es droši vien pamestu to puisi, vai prasīt kaut kāds paskaidrojums. Nu, labi, pret выбором поставила бы, наверное. Oi, es nezinu, ko atbildēt. Es īsti nesaku. Gan jau es viņam sadot fiziski no sākuma. Un viss. Viņas kļuva par labākajām draudzenēm. No 2. maija kinoteātros Kamerona Diaza augstpapēžu komēdijā Atriebības sieviešu gaumē no 2. maija.